Tu klausies podkāstu Zirgs runā, kurā skaidrosim aktuālo Latvijas zirgu pasaulē. Labdien, labdien! Pirmā podkāsta Latvijā par zirgiem, skatītāji un klausītāji. Mani sauc Zirgs. Podkāsts būs par zirgiem, ap zirgiem, pie zirgiem, un tas viss skatoties no mana kā zirga skatu punkta. Jautājums, kuriem mēs mēģināsim atbildēt podkāstā, būs daudz un dažādi. Par to, kā ir būt zirgam, kā ir būt zirgam Latvijā, kā ir būt lielam zirgam, mazam zirgam, tievam zirgam, resnam zirgam, pūkainam zirgam, zirgam ziemā, zirgam vasarā, zirgam sacensībās, zirgam veterinārā ārsta rokās. Daudz un dažādi jautājumi par to, kas ir zirgs un ko zirgs dara. Kā mani sauc Zirgs. Es domāju, jums daudziem droši vien radīsies iekšā, kas ir maskā. Maskā ir zirgs. Maskā iekšā, maskā ārā, maskā savā darīšanā. Nu, lūk, draugi, un tas, ko mēs darīsim mūsu podkāstā, ir, mēs aicināsim pie sevis ciemos dažādus Latvijas zirdziniekus, kurus mēs esam pamanījuši, tāpēc, ka viņi ir aktīvi darbojās veterinārijas nozarē, zirgu labturības nozarē. Viņi dara lietas, lai zirgu pasaule būtu labāka, un tāds ir arī mūsu podkāsta mērķis. Runāt par lietām, reizēm pieskaroties arī tādiem jautājumiem, kas varbūt ir kutelīgāki un par kuriem mēs negribam ikdienā runāt, bet aktualizēt tēmu par to, kā tad zirgs, lai jūtās šajā lielajā, neparastajā, mainīgajā pasaulē. Un kopā par visiem izdarītu daudz un dažādus secinājumus. Bet ko tur daudz? Šodien pie mums ciemos ir Laimauniņa, kura viņa pat par sevi pastāstīs, bet tas, ko es noteikti gribētu pieminēt, ka viņa man zirgam ir daudz laba darījusi, un tāpēc viņa ir pirmais cilvēks, ko es esmu šeit aicinājusi, lai viņa pastāstītu par sevi, par savu uzņēmumu, par to, kāda ir viņas saistība ar zirgiem, un tādā veidā palīdzētu man zirgam šajā pasaulē, cerams, dzīvot labāk, vai vismaz saprast, kāpēc jūs cilvēki dara tā vai citādi, un kā man zirgam būt priekš cilvēka, lai mēs kopā varētu labi satikt un dzīvot. Čau, Laima! Čau! Čau, Zirgs! Čau, Zirgs, jā! Čau, Zirgs, un Zirgs šodien ir savā mājā, šis ir mans dīvāns, un jūs redzat šeit apkārt ir daudz un dažādas lietas, un tās lietas ir tevis radītas. Tātad sāksim no paša sākuma. Tas lielais jautājums. Nu, kāpēc zirgi? Nu, kā tu nonāci pie zirgiem? Kāpēc ne kaķis? Vai suns, vai tev ir aptuveni 4 stundas šim stāstam. Tu drīkst stāstīt 4 stundas, tā kā man apniks, tad es sāku žāvāties, tur man ir mute. Tad es pažāvāšos, un tad sapratīs, kā boring. Bet kā es nonācu pie zirgiem? Vispār es tā par šo domāju kaut kad nesen, un sapratu, ka tās tāds vispār manā dzīvē ir viens liels nejaušības, bet laikam jau nejaušība nemēdz būt. Un pie zirgiem es nonācu arī dzen nejauši, kad es ciemojos pie savas omes, un omē kaimiņos dzīvoja meitene, pie kurš gāja spēlēties. Un tad mēs tā pus pa jokam, pus pa nopietni bijām ieminējušās, ka gribētos iemācīties jāt. Un tāds tā arī kaut kā palika gaisā, bet viņa un viņas vecāki to uztvēra tā nopietnāk. Un viņa atrada toreiz stāli, kas bija tuvāk viņa mājai, un mēs sākām jāt. Un viņa pēc kaut kāda laika saprata, ka tas tomēr nav viņai, bet es sapratu, ka šitā ir lieta, par kuru man deg sirds. Un tā es tolaik jāju sporta skolā, bet tad man ceļi beidz krustoties ar sporta skolu, jo es sapratu, ka man īsti kaut kas nepatīk tajā, kā dzīvo sporta skolā zirgi. Un atkal viena pilnīgi nejaušība, kas mainīja ļoti, ļoti daudz manu dzīvi, bija, es noskatījos vienu filmu. Viena filma bija, kas pilnīgi mainīja manu skatījumu par to, kā ir jābūt kopā ar zirgu. Un tā bija skandaloza Aleksandra Ņevzorova filma, un tie, kas ir redzējuši Aleksandra Ņevzorova filmas, zina, cik viņš var būt dramatisks. Un viņš var parādīt tik dramatiski visu, ka es sajūtos tik slikti par to, ka es tajā sporta skolā trenējos, un saprotu, ne, es vairs tā negribu. Bet kas bija tas, kas tev nepatika tajā filmā? Kas tev patika filmā un kas tev nepatika tajā, kur tu biji? Tas, kur es biju, man bija nepatika tas, ka tā dzīve tie zirgiem, tas, ka viņi
pa lielam dzīvo visu laiku boksā, ir boks treniņš, un es atceros, ka es un vēl dažas citas meitenes draudzenes, mēs braucām stundas, vairākas stundas pirms un pēc treniņa palika un gājām vienkārši ganīt tos zirgus. Mēs gājām zālīti, staigāties, vienkārši pavadījām laiku kopā ar tiem zirgiem, kas tolaik vispār likās pilnīgi crazy, kas šī tā dara. Cik tev bija gadi tad? Tad man bija 12 vai 13, kaut kas tam līdzīgs. Es jau biju diezgan, tāds tīnis. Un forši bija tas, ka tur bija draugi un mēs ļoti daudz laika pavadījām. Es burtiski tajā stālī dzīvoju. Un tad tas bija tas, ko es sapratu, ka man tā jāšana ir forši jāt, bet ir forši arī pavadīt ar to zirgu laiku vienkārši kopā. Un tajā filmā tik dramatiski tika attēlot arī visu tā sporta pasauli ar visiem. Tur tika, protams, izvēlēti trakākie kadri, ko var izvēlēts. Un tas likās, kā var šitā, tā ka nedrīkst par to zirgu izturēties. Viņš taču ir dzīvs, viņš domā, viņš jūt. Es tā nevaru. Un tas bija mans tāds lūzuma punkts, ka es sapratu, ka nē, es tā vairs negribu. Es gribu ar zirgu būt, lai forši, mums abiem forši, nevis tikai mani forši. Ka arī zirgam ir forši būt ar mani. Un ko tu darīji? Es aizgāju prom no stāļa. Es aizgāju prom? Nē. Es aizgāju prom no stāļa, bet es tagad vairs neatceros, kā es nonācu savā nākamajā, jo atkal tā bija kaut kāda nejaušība, jo es atceros, ka es tā baigi mērķtiecīgi nemeklēju, bet es atradu stālu dabas zirgu un izrādījos, viņš ir ritīgi tuvu manām mājām, un es aizbraucu, un tas bija tik krūti. Jo pirmā nodarbība bija manam prātam kaut kas vispār neaptverams, jo tā bija nodarbība no zemes, un es kā, ko mēs tagad darīsim? Un mēs mācījāmies zirgu psiholoģiju, mēs mācījāmies, kā palūgt zirgam, izdarīt kaut ko, ko es gribu, kā mēs viņā ieklausamies. Un man likās tik nereāli, ka es varu ar kaut kādu vieglu kustību dabūt, ka viņš tur kaut vai pagriež dibanu, vai ka viņš man nevelks aizmugurē, vai ka nav īsti normāli, ka viņš tev 15 minūšu pastaigas laikā uzkāp 3 reizes kājas, izrādās. Izrādās, ka tā nav norma, ka zirgs var respektēt arī tavu telpu, viņam nav jākāp tev katru sekundi klēpītī. Vai tas, ka viņš aizskatās un viņš uzkāp tev virsū. Ka ar zirgu var būt forši, ka mēs varam viens otru cienīt, ka mēs varam cienīt viens otru telpu, bet tāpat laikā būt viens otram blakus un viens otrā ieklausīties. Un tad es nonācu savās otrajās, jau mājās, dabas zirgos, un satiku arī, jau savu zirgu, jo mans pirmais skolotājs bija Lenijs, kas, kā gadījās, kā ne, šobrīd ir arī mans zirgs. Kāds gadījās? Kāds gadījās? Man interesē, es neko nezinu, ne par tevi, ne par Leniju. Dzirdēt, ka viņu sauc par Leņķi, es neko par to nezinu, kas viņš ir un kā var gadīties zirgs. Pasaka, es saprotu, es esmu gadījies, es piedzīvu mammai un tētiņu, ķēvei un ērzelim, es tā gadījos. Ar kā tev varēja gadīties zirgs cilvēkam? Jā, es sāku darboties Leņķīti. Tādu viņam iesauka Leņķītis, jā. Sāku ar viņu darboties, sākumā no zemes, bet tolaik viņš bija jauns, viņam bija, man liekas, ka 3 gadi, vai 3-4 gadi kaut kas tam līdzīgi bija. Un tad viņš sākumā mācīja mani visām gudrajām psiholoģijas lietām, bet viņš nebija iejāts. Viņš bija apsēdēts, bet viņš bija putniņiem savā galvā. Ko nozīmē putniņiem? Viņš bija viens no tiem zirgiem, kas nerāda uz āru emocijas. Viņš bija mānīgs, viņš, piemēram, varēja stāvēt ar atlaistu kāju, izstāst, ka viņš baigi atslābt, bet viņā vārās podiņā tik daudz domas, un viņš ir pārsprīnis jēgu, jo viņš ir šausmīgi nobijies no visas šīs pasaules, un viss viņam ir slikti tajā brīdī. Un viņš krāja, un vienā brīdī sprāga, un tas ir notika ar viņu jājūt, ka viņš it kā likās, ir ok, ka viss viņam kārtībā, un viņš krāja, līdz viņš vienā brīdī sāk sprāgt. Un tā mēs kaut kā nonācām pie tā, ka es mēģināšu viņu apjāt. Un tāds mums bija tāds piedāvājums man nāca, jo jātis turējos zirgos tīri labi mugurā, un tad es ar viņu sāku darboties. Un tas bija arī man šausmīgs pacietības treniņš, jo man ir īpaši spilgti atmiņā palikusi tā viena reize, kad mēs viņu 40 minūtes soļojām pa laukumu ar manu roku viņam uz muguras. Jo es viņam uzliku muguru, un viņam bija reiz, uzliku rokas muguras, un viņš uzreiz pārspringa. Viņam bija tā, kas tagad notiks? Vai es tās nomiršu? Kas būs? Ir šausmas. Un mēs 4 minūtes vienkārši soļojām, līdz viņam bija beigās. Es nenomiru. Pasaka, kāpēc? Vai tad visi zirgi grib nomirt par to, ka viņam uzliek rokas muguras? Kāpēc viņš tieši grib nomirt? Viņš tāds ir, viņš ir karstasinīgs. Droši vien kaut kāda daļa to putni ir arī no tā, ka viņš ir krievrikšotājs.
Jā, viņš ir pietiekoši karstasinīgs un viņš tāds viņš ir. Šeit tāds pats, kā šobrīd saimnieks. Nē, nu kā, ir taču tāds teiciens, kāds zirgs, tāds saimnieks, kāds saimnieks, tāds zirgs, tu piekrīti šitam? Jā, ļoti. Ļoti līdzīgi, Zirgi ļoti spoguļo savus saimniekus. Tas ir, man liekas, ka cik es esmu redzējis saimniekus, viņi tādā vai citā veidā, viņi visi ir tik līdzīgi. Ne visi, bet tie žirgs ar konkrētais pāris, un viņiem ir ļoti līdzīgi putni, un es pilnīgi piekrītu, ka man leņķi ir ļoti līdzīgi putni. Arī es krāju. Ko dari ar tiem putniem? Nu, saviem. Saviem putniem? Kopējiem putniem. Ai, žār. Kopējiem putniem. Vai tu krāju un tad sprākst? Agrāk es tā darīju. Tas bija pats normālais, bet es tagad sevi strādāju. Es mācos vairs tā nedarīt. Es mācos runāt par savām lietām, kas man nomāca uzreiz. Un arī leņķis īstenībā laikam tagad ir forši. Tagad viņš ir palicis vecāks. Un tur šeit tas, ka mēs esam tik ilgi kopā, ka tu jau, es pat nevaru izstāstīt to sevi. Tas tā kā, tu viņu sajūti. Tev pat nevajag baigi uz viņu skatīties. Tu jūti, ka viņš drusciņi citādāk ievelk bez maz vai elpu, un tu zini, kaut ko viņš tur ir ieraudzījis. Viņu saka, leņķi, taču visi kārtībā. Pareiz, jā, visi kārtībā. Šīs izklausās, tā, ka tu ej un tev kāds izsaka, viss ir kārtībā. Man attā gribētos, lai man kāds ietnis, lai saka, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā, bet man ir vēl bail no putniem. No putniem, cik ilgi leņķis, cik jūs esat ilgi kopā? Man jāpadom, pagaid 2000, varētu būt 4, 10 gadus, nevar būt, 10 gadus viņš man, laikam, vairāk pat. 10 gadus viņš ir, laikam, manējais. Tā ir mūžīgi. Mūžīgi, ārprāts, es nebiju par šo laikam. Cik gadus dzīvo zirgs? Ātrais jautājums? Zirgs dzīvo, atkarīgs no apstākļiem. Labi, pieņemsim leņķis, cik gadus nodzīvo? Es ceru, ka vismaz 25. Vismaz 25. 25, 35 ir tāds. Labi, 35 ir tāds diezgan ilgi dzīvot, tas ir ilgi dzīvotais, bet 20 liekas, ka vajadzētu visiem izvilkt, bet 25, 30 gadu būtu optimāli, ko zirgam vajadzētu. Viņam kā 15 gadu tagad ir, ja? Viņam 15 gadu. 15 ārprāts. Bet manā galvā viņam joprojām ir, kaut kādi 5. Cik man ir gadi? Jāskatās pēc zobiem. Aha, pasties, cik man ir? Es nezinu, tāds nobriedz droši. Es esmu sabriedis, jau sabriedis. Tātad man varētu būt kādi 5. Ne vairāk, tas gudrāk, 8. Es esmu sabriedis uz 8, tā man liekas, man ir 8 gadi, es esmu pieaudzis nobriedis zirgs. Jautājums ir, man te putniņi čukst, ka tu aizgāji ļoti neparastu ceļu. Tu aizgāji studēt veterināriju. Jā. Tā arī bija nejaušība. Kā var būt? Tu stāvēji, gāji pat Latviju pa skolām garām un nejauši redzi, ka ir ballīte. Bet īstenībā bija tā. Es biju izdomājis, ka es gribu studēt kaut ko saistītu ar zirgiem, loģiski. Un Latvijā tobrīd tās iespējas studēt kaut ko saistītu ar zirgiem bija gaužām nelielas. Viens variants bija policijā strādāt, bet es esmu maziņa un man ir drausmīgi bail. Te mēs jūtam līdzīgi, leņķīt, labi. Un es saprotu, no policistas nolens noteikti nebūs. Pilnīgi nekāds. Un otrs variants ir veterināra medicīna. Bet vispār, pašā sākumā es biju izdomājusi, ka es, tā kā Latvijā tās iespējas ir tādas, kādas ir, es studēšu hipoloģiju. Un hipoloģiju var studēt tikai ārzemēs. Es biju nostījusi, ka es varētu Zviedrijā studēt hipoloģiju. Tas bija kodā martā. Un pēc tam, tad, kad es izdomāju, ka vajadzētu sniegt dokumentus, izrādījās, ka, lai studētu Zviedrijā, dokumentus vajadzēja iesniegt jau janvārī. Un es nokavēju. Tad es izdomāju tā. Labi, tā veterināra medicīna ir palikusi. Un es izdomāju, es iesniegšu dokumentus, ja es tikšu budžetā, tad es studēšu. Ja es netikšu budžetā, tad es to gadiņu pagaidīšu un stāšos ārzemēs. Un es tiku budžetā. Tā. Un tā es atkal burtiski netīšām tiku studēt veterināru medicīnu. Jā. Vispār pasties, kā dzīves iegrozās. Jo tur es arī satiku savu vīru un daudzus labus draugus un kolēģus. Arī nejauši tu vīru satiku? Nejauši, kojās. Kojās? Nē, labi. Bet ja nebūtu, redz kā, ja es nebūtu netīšām nokļuvusi studēt veterināru medicīnu, nebūtu man ne tā vīra, ne tā bērna, nekā man nebūtu. Būtu pilnīgi citādāk dzīve. Nebūtu satikusi leņķi, nebūtu ne to koļu, ne tā vīra, ne tā bērna. Bet, ja es nebūtu nostījusies to vienu filmu, es nebūtu satikusi leņķi, nebūtu ne to koļu, ne tā vīra. Es saku, dzīve ir viena liela nejaušība. Ir Zoravam pateicības vēstule, faktiski, ne?
filma, kas izmainīja manu dzīvi. Es varētu rakstīt un dokumentālo filmu uztaisīt. Jā, par to, kā tev ir gājis. Un beigās noslēguma kadros tu varētu sēdēt un turēt vīru pie rokas tā apskālušies un bērns ar rokām zirgs blakus un uzrakstīt tādu pateicību. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Es pilnīgi redzu šīs filmas dokumentālās kadras. Nu, klausies, bet, nu labi, tu pabeidzi. Kā bija veterināra medicīna studēt? Grūti, ļoti grūti. Tiešām, nu kā jau medicīna studēt bija ļoti, ļoti grūti. Un es neesmu praktizējuši veterinārārsts. Kurš ir jautājums, kādu vēl pēc tad es mācījos? Jā, man loģiski jautājums. Jā, bet man likās, ka es būšu. Tad, kad es sāku studēt, es biju pārliecināta, ka es būšu. Bet kā apmēram 4. kursā es sapratu, es nebūšu. Šits nav priekš manis tomēr. Bet tad man pieslēdzās mans loģiskais prāts, kas teica, Laima, tu esi nomācījusies 4 gadus, ir palikuši 2 gadi, nu tas būtu vienkārši muļķīgi nepabeigt. Jo es apzinājos to, ka, nu, CV arī tomēr smuki izskatās, ka tev ir rakstīts veterinārārsts. Pat ja es to nepraktizēju, tas man liekas tomēr pierāda arī nākamajam darba devējiem, ka tu esi bijis pietiekami apņēmīgs, apķērīgs, nu, ka tev ir kaut kādas tās spējas būt pietiekoši konsekventam savās darbībās, lai tu varētu vispār kaut ko tad pabeigt tos 6 gadus, jo tas nav, nu, tās studijas tiešām nav vieglas. Un galu galā arī pabeidzot veterinārā medicīnu nav jākļūst obligāti par praktizējušu vetārstu, ir opcijas strādāt jomā, kas nav tieši saistītas ar ārstēšanu, tas pats PVD, biors, un es zināju, ka man ir opcijas, ja kas, un ka būtu labi pabeigt, un arī spīts. Droši vien tas, ko jūs iesāks, te jau jāpabeidz ir. Jā, šito es zinu, es kā sāku skriet, tā es skrienu, kamēr es piekūstu. Man ir spīts. Jā, tikai tur, tad, kad tu piekūst, ir jāpārkāp sev pāri un jāturpina gribot, negribot. Tad, jā, es sapratu, ka tas tomēr nebūs. Kāpēc? Nu, taču viss izklausās tik cerīgi. Zirgi tev patīk. Zirgi veterinārārsti ir pietiekami Latvijā? Zini kā? Zirgi veterinārārsti ir. Bet jautājums ir pārsvar, ir tādi, gribētu teikt, ir guru veterinārārsti, nu, kas ir daudz gadus, jo grandi, jā. Un tad ir mazāki veterinārārsti, bet to zirgu jau Latvijā arī tik, cik viņi ir, un tas ir jāapzinās, ka mēs esam maza valstiņa, un mums ir maz to zirgu salīdzinoši, un droši vien jau, ka darba pietiktu, bet galvenais faktors tas, ko es sapratu, ka man patīk būt mājās. Restīvi, arī prakšu laikā es sapratu, ka man nepatīk nakts vidū kaut kur skriet, ja man piezveda. Man patīk, ka es varu ieplānot, ka es mājās būšu tikos un varēšu normāli paēst vakariņas, ka man neizvērš pēkšņi darba dienu līdz 11. vakarā. Man patīk būt kopā ar savu ģimeni. Un zināt, ka man, piemēram, svētku reizēs, nezinu, meitais viņa dzimšanas dienu, man piezvana zirgam koliks, un man ir jābrauc. Un piedod, meitiņa, es saprotu, ka tu gribi, lai es te esmu, bet... Tad es pie tevis iebraucu pagalmā ar savu fūri, visas klāt, un saka, man zābēdriņš. Tad? Nu, tad būtu jāmet visu darbu pie malas un jādara. Vai ne? Nu, jā. Nopūšu svets. Un jā, un es sapratu, ka nē, ka man ir laikam ģimene svarīgāk. A vīrs? Viņam nav svarīgi, viņš ir praktizējuši veterinārā. Viņš ir praktizējuši vetārs, bet, nu, mēs visi no tā ciešam. Nu, ne, viņš ir... Pagodīgo. Jā, bet viņš ir praktizējuši veterinārā, bet viņš ir govi veterinārārsts. Govīm nav koliks? Govīm ir visāds cits skaits. Tad viņš nekur nebrauc naktīs? Nē, viņš arī brauc naktīs, bet par laimi viņam ir bišķiņ, viņš ir specializējies govju ēdināšanā, kas govīm ir... Negribētu teikt sarežģītāk, bet tas ir aktuālāk kā zirgiem, jo zirgs nav produktīvais dzīvnieks. Zirgs, galvenais, lai viņš ir vesels, nu, zirdzniekam. Govs ir produktīvais dzīvnieks, un no viņas tomēr grib maksimāli daudz to pienu dabūt. Un ko tu ieliksi, to dabūs arī dzen ārā no tās govs, un tāpēc ir tādi govju ēdinātāji, kur sastāda speciāli parības devas, lai iegūtu maksimāli labāko rezultātu. Un tāpēc viņa darbs iekļauj arī praktizējošo, nu, tā kā visādas dzemdas izkritušās un visādas citas brīnums, bet tā ir salīdzinoši neliela, nu, salīdzinoši mazāka daļa nekā vairāk tas konsultatīvais darbs. Tā ka līdz ar to tas darbs ir tāds normālāks aplānojums. Tas nozīmē, ka viņš šad tad tomēr ir mājās. Viņš šad tad ir mājās, un dzimšanas dienā ir? Ir. Es lieku viņam paņemt brīvdienu tad.
Bet varbūt tev jākļūst par zirgu ēdināšanas speciālistu, un tad tu varētu arī mājās būt brīvdienās, ko? Un es tev tikai mēģinu iedvesmot, jo, zin kā, mans uzdevums jau ir iedvesmot, ko es te citu varu darīt kā zirgs, vai ne? Kāda vispār jēga no zirga pasaka? Mana Oma droši vien teikt, ka nekāda. Urā! Brīnišķīgi. Jo viņš tikko nedod un tikai ir. Bet es teiktu, man personīgi, man ir, nu tā kā emocionālā atbalsta zivs gandrīz man ir darbinieks tāds. Tā kā psihologs? Psihologs, jā. Jo viens ir tas, ka ir forši jāt, ir rītīgi forši jāt, protams. Es neesmu jājis 3 gadus, bet gandrīz ir normāli, bet ir ļoti forši jāt. Bet, nu vismaz man zirgs ir bijis, tad, kad man ir bijis grūti, nu tā, ka ļoti grūti, tad vienmēr ir bijis tas zirga lielais plecs blakus, kur tu vari gan paraudāt, gan kaut vai iziet, tevi kompāni iziet, izveidināt galvu pa mežu, vai arī uzkāpt mugurā un izauļoties, vai, nu viņš ir draugs. Viņš ir tieši tāds pats draugs un ģimenes loceklis, kā tas vīrs, meita, kaķi, tāpat arī zirgs. Viņš ir mans ģimenes loceklis, un tāpēc viņš būs manā ģimenē līdz pēdējām. Es par to esmu pārliecināta. Kamēr es varēšu, tikmēr viņš būs, un tas nekas, ka viņš šobrīd nedara pilnīgi neko. Kāds ir iemesls? Tu minēji, kad mēs runājam par to, ka tavs zirgs ir īpašais bērns. Ko nozīmē īpašais bērns? Viņš ir, šobrīd es viņu neesmu jājis ļoti ilgi. Kāpēc? Jo viņš ir slims. Viņš ir slims. Tas ir īstenībā, es sākušu to, ka tas bija īstenībā arī viens no iemesliem, kāpēc es esmu pārliecināta, ka zirgi nemelo. Restīvi, mans zirgs sāka rādīt to, ka viņam sāka nepatika, ka viņu jāja. Un viņš sāka protestēt. To, ko darīt parasti, cilvēki, viņš ir iepīgs, tur vajag, sāktu viņu strādāt tā, ka, jāizsit bez maz vai cauri tam, ka viņš tagad ir iespītējis, un viņš ir nejauks. Bet zirgi nemelo. Zirgam nav vēlme nedarīt. Esmu ļoti rētos gadījumos, bet zirgs pārsvarā ir vienmēr gatavs tevi sadarboties. Un it īpaši lenību šiem daudziem gadiem esmu sapratusi to, ka ja viņš kaut ko negrib darīt, tam ir apakšā kaut kāds cits iemesls, kāpēc. Tas nekad nav tāpēc, ka viņš vienkārši negrib. Tā nekad nav bijis. Un vienmēr, kad ir bijuši kaut kādi tādi, varētu teikt, kritumi tajās ir bijis kaut kāds apakšā iemesls, un viens no tiem iemesliem, kāpēc viņš pirmo reizi mūžā man tā apzināti sāka, viņš sāka man mest. Jājot, un es saku, nē, es uzreiz apstāju, stop, kaut kas nav rītīgi. Nevis es mēģināju, kāds tur iebīksies, bet stop, kaut kas nav kārtībā. Sākumā domāju sēdli. Mainījām sēdlus, nē, sēdli, tik un tā viņš ir pārspīja, viņam nepatīk. Un tad izsauc veterinārā ārstu un izrādījās, ka viņam ir ķisiņspainis, kas ir satuvināti muguras skriemeļi, kas rada bērzi, diskomfortu. Viņam vienkārši sāpēja muguru. Un visa tā iemesls kaut kādai nepareizai uzvedībai vai neadekvātai bija tas, ka viņam vienkārši sāp. Tieši tik vienkārši. Tieši tik vienkārši. Un tad par laimi mums ir attīstītā medicīna, viņam uztaisīja blokādes, un viņš dzīvo laimīgu dzīvi. Un nedara neko. Ar viņu varētu darīt kaut ko, bet es saprotu, ka es nonākusi tajā dzīves posmā, kad laikam ir labi vienkārši būt viņu blakus. Klausies šito, klausoties, es kā pārstāvot zirgu kultūru, subkultūru, vai ne? Ja mēs esam mazākuma tautība Latvijā, man ir tā, ka man liekas, laimi paņem man arī tiesēm padzīvot. Es nevaru tevi atļauties, kāpēc tikai vienu. Tu man vēl nevar. Bet nekas tad laiku varbūt, ka tu būsi bagāt. Cik tev būs zirgi, ka tu būsi bagāt? Es vīram teicu, ka minimums ir 4. Mana teorija sekojuši. Vienu zirgu tu turēt nevar. Vai ne? Viņam, zirgs ir bērnu dzīvnieks, viņam vajag kompāniju vienmēr. Jo tā tad vismaz 2. Bet, ja tev ir 2 zirgi, tad ir problemātiski ar vienu zirgu kaut kur aiziet prom, jo otrs pārdzīvo, vai ne? Ne, tu vari uz mežu aiziet, viņu nekur, jo otrs bļaus pie vārtiem un viņam būs bēdīgi. Tā tad ir vismaz 3. 3 zirgi. Jo tad vienu aiziet, 2 paliek. Jā. Bet, ja tu gribi ar vīru vai bērnu aiziet uz mežu, tad atkal 1 paliek. Tāpēc vismaz 4, kas 2 paliek un 2 aiziet. Ej, tā ir vienkārši dzelžaina loģika. Tātad mums vispār nav jēga sākt, ja nav 4. Jā. Tieši tā. Vai arī tad jāvad kaut kur ir, citu saimnieku zirgi. Vismaz 4, lai kopā. Tātad kopā ir 4. Nē, šis ir vienkārši loģika, ir dzelžaina. Man vispār nekāda iebilda. Jā, vīrs arī teica, ne? Tur ir 4, vai ne? Klausies, man tev ir pāris jautājumi. Bet nē, pirms mēs tev pajautāsim, klausies, pasties, kas pie manis ir atnācis. Es tev parādīšu. Pasties, kāds mazīčs. Pasties, tev ir daudz. Kas tas tāds ir? Tas ir skrienam zirdziņš, jebšu hobby horse.
Hobby horse, man ir rakstīts, ka tu esi zīmola Equus aureus radītāji, veidotāji, iedvesmotāji, kas tik tu vēl arī tur neesi, ko tu vēl dari Equus aureus? Šujas krienam zirdziņas pagaidām, bet vispār es gribētu visu, jā. Wow, ar īstām acīm, ar īstām krēpēm, pasties, Ļoti īstām, gribās, un negribās, jā? Jā, Ko nozīmē šis ir Equus aureus? vecais modelis vēl. Šis ir vecais modelis. Jā, un Protams, viņš maziņš, šitie ir lielāki, Jā, tāpēc tā. tas ir mazajiem bērniņiem. Maziem bērniem, tad viņš ņems šito pie sevis, esmu papājās, un citādi nekā. Jā. Es viņu samīļos, tas mazais, tas būs mans bērniņš tagad, mans Kumeliņš. kumeliņš, vai ne? Es nezinu, vai es esmu ķēvu vai Ja ērzeli, tas ir tavs to man kumeliņš, neviens tad nav jābūt pateicis. ķēvei. Ko? Ja tas ir kumeliņš, tad jau Bet ķēve. varbūt es esmu kumeliņa tētis, varbūt arī, varbūt es esmu no Sauvaļas. Tu nezini, jā, tas ir labs Es to jautājums. nezinu. Es arī nezinu, tāpēc es tev visu laiku prasu, kā te ir, cik ilgi mēs dzīvojam, cik jo es jau neko nezinu. Nu, jā. Zirgs dzīvojot ar realitāti 3 sekundes. 3 sekundes un klikt viss ir Tā kā zelta ziltiņa. Tā kā zelta ziltiņa, jā. mums Man vairāk būtu arī- jāmācas dzīvot momentā. Mhm. Mēs Nu, pārāk jā. daudz domājam. Jā, es nedomāju par to, vai es esmu ķēve ērglis, es vienkārši dzīvoju. Pienāk pavasars, es esmu ērzels vai ķēve, to jūs uzzināšu. Tagad uz ziemas iet bišķiņi instinkti ieniet un tad ir mierīgāk. Klausies, bet šis ir baigi labais, ko tu dari. Un tas īstenībā ir tas, kas iedvesmo mūsu zirgus. Pastāst, kas ir Equus aureus? Kāpēc tāds nosaukums? Ko tas nozīmē vispār? Equus aureus no latīņu valodas tulkojumā nozīmē zelta zirgs. Oh. Tas vispār man ilgi nāca nosaukums. Es ilgi nevaru izdomāt, kā lai sauc savu uzņēmumu. Laikam uzņēmums. Ja? Un atnāca viņš, sanāk man šūt pāršā pa vakariem vai naktīm, jo mazais cilvēks prasa savu uzmanību. Un vienā vakarā šujot tieši Tāpēc tas ir mazais cilvēks. mazais cilvēks man meitiņa Rūta. Tā ir Jā, meitiņa viņai tagad skaidrs, 3 gadi. Un jā, tagad viņa sāk iet dārzi, tā ka būs vairāk laika. Bet jā, šujot vienu vakaru zirdziņu, tieši šāds krāsas, zelta krāsas zirdziņu. Un baigais zelta zirgs sanāk. Man tad burtiski tā kā tāda ķēdīta aizgāja zelta zirgs. Un es savu leģīti arī sauc par savu zelta zirgu vienmēr. Un tad, kad es mācījos kādā 2. vai 3. kursā, tad mums bija mikrobioloģija. Man ļoti patīk mikrobioloģija. Un viena no tā kā dzirdētākajām baktērijām ir Staphylococcus aureus, jeb zeltainis Staphylococcus. Un tad, tā kā es biju tajā universitātes dzīvē diezgan dziļi, tas tev tā apvijās visam apkārt. Un tad es leņķi sāku saukt, zelta zirgs, Equus aureus. Un tad teicu, mūcēju, Equus aureus. Un tā man kaut kā aizgāja, un es biju pilnīgi aizmirsus par šito nosaukumu. Un tad es čujot to zelta zirgs, zelta zirgs, Equus aureus. Un tāds, šitam ir jābūt, tas iekļauj, man liekas. Nu, jā, Tas ir tavs stāsts, vai ne? tas salikās viss tas iekšā, gan tie zirdziņi, gan mans zirgs, gan veterināri, nu tas viss tā savijās kopā beigās un likās, šis loģiski, kā es iepriekš neiedomājos. Man ir jāatzīst, ka tavu zirgi ir brīnišķīgi. Man liekas, ka, nevar jau tā teikt, bet, lai šūtu šādus zirdziņus ir jāmācās anatomija, jo viņi ir tik anatomiski skaisti. Viņiem tur viss ir pareizi, vai ne? Pasties deguns, acis, proporcijas, krēpju garums. Tu pa šķirnēm arī šuj? Pagaidām vēl bēj. Pa šķirnēm vēl nešuj. Bet ja es gribu, nezinu, dzeltenu, zaļu vai lilā, Jebkādu. tiešām, Jā. es varu dabūt kādu. Tāpēc jums ir tāds varavīkšķu zirdziņš. Šis man liekas līdzīgi. Ja es būtu cilvēku bērns, tad man ļoti patiktos šitā. Kādā krāsā man ir krēps? Neredzu. Tev nav krēpju vēl. Man nav krēpju. Bet mēs varam piemontēt. Tu man varētu piemontēt krēpes. Es padomāšu. Bet varbūt es esmu tik vecs, ka man ir nokrituši. Arī tā varētu gadīties, vai ne? Jā, šis ir labs jautājums. Klausies, bet kā tu nonāci pie skrienat zirdziņa? Jo man liekas, labi, veterināra medicīna, to es tā kā sapratu, kāpēc tu negribi. Bet kā tu nonāci pie tiem zirgiem? Tas ir pilnīgi divas dažādas pasaules. Man vienmēr ir patikuši rokdarbi. Man ir bijuši, kā es jau varu smēt, vismaz 78 hobiji bija manā dzīvē. Un man... Plaša profila speciālists. Jā, man ļoti, ļoti patīk rokdarbi. Bet es agrāk visādas, tādas pērļošanas, kaut kāds mazos darbiņus. Kaut kādā veidā es neatceros kā, bet nonācu, ka man tā šūšana sāk interesēt. Man ir šausmīgi paveicies, ka man ir mans brīnišķīgais tētis, kurš ir meistars ar zelta rokām, un visu, ko viņš dara, viss viņam sanāk, un viņš arī šuj. Un izrādās, ka, es vispār saku, ka tas tik gēnos ir, jo izrādās arī tēta vecstāvs vai vecvectāvs, viņš esot Latgalē braucis ar ratiem pa sētām un šuvs kažokus. Nopietni? Jā, un tad tas ir acīm redzot tā mums iedzims, un tētis
paveicās man to, ka tētis ne tikai šuj, bet viņš arī restaurē un labo šujmašīnas. Un viņš sagādāja man pirmo šujmašīnu. Un ar to arī viss sākās. Un tad es sākumā niekojos ar visādi, visu kaut ko tik šūmu. Tad pirmās rotaļas, ka bija uzšūmu meitai lapsumu. un tad man nāca tāds izaicinājums un piedāvājums, vai es varu uzšūt dabas zirgu nometnēm zirdziņus. Un tāds sākumā likās, īsti nezinu kā, bet izaicinājumi man patīk, mēģināšu. Un tā tapa pirmie zirdziņi. Pirmie zirdziņi, tādi. Es teikšu, ka es šobrīd esmu stipri uzlabojusi viņas. Nē, viņi ir anatomiskāk, redzams ar vien vairāk un vairāk tevis priekš. Šis izskatās ļoti labi. Klausies, bet runājot par mazo biznesu Latvijā, tas nozīmē, tu vien pats šuj. Jā. Tu dari visu no sākuma līdz beigām. Es esmu sagādnieks, šuvējs, kurjers. Marketologs. Jā, šobrīd vispār sociālai tīkli ir kaut kāds pilnīgs kosmos. Kāpēc? Sarežģīti mūsdienās izrādas. Tas vairs nav tā, ka ieliec reizmēnesī kāda bilde un viss notiek. Tur ir apakšā jāzina gan tie algoritmi un viss kaut kas, un es saprotu, ka, tur man ir daudz, kur strādāt attiecībā uz sociālai tīkliem, tur man ir jāpārkāpj sev. Tu var noteikti pateikt, lai tev piesako, vai ne? Jā, man var piesakot. Instagramā Ekosaurus, jā, zelta zirgs. Instagramā, neesmu vēl. Kas būs? Kaut kad saņemšos. Paņems un ar maziem zirdziņiem. Man ļoti patīk skatīties. Man ļoti patīk Somijā. Taču nacionālās čempionāts. Jā, Somija ir tā pirmlicēja tam visam. Viņiem, sākot no 2012. maldos gadā, viņiem oficiāli sākās šī kustība. Viņi bija arī pirms tam neoficiāli, bet oficiāli no 2012. gada. Un Somijā tas ir kādā līmenī. Viņiem ir čempionāts pat un jā, iespaidīgi viņiem tur viss tas notiek. Tur vien arī pieaugušie. Arī pieaugušie, jā. Pagājušā un šī gada iejādes hobiju horšu čempione ir 20, ja nemaldos, 4 gadi. Tu gribi teikt, ka viņi skrien arī par dažādām disciplīnām? Jā, visi tā, tur viss ir tāpat kā lielajā jāšanas sportā. Ir iejāde, kur ir jāizjāja elementi, ir konkurss. Ir arī, tās ir pamat jomas, kurās notiek sacensības, bet ir arī tie paši trail raidi, redzēju arī westernā, jā. Westerns? Jā, tas reinings, kā viņu sauc? Pleasure raidings, tas, kur tā lēnām, jā, redzēju video, kur arī tādā, tur tas, protams, ir attīstīts stipri vairāk Latvijā. Es teiktu, ka Latvijā šobrīd nāk tas vilnis. Notiek lietas, bet lēnām, pamazām mums paliek arvien populārāks. Tas ir labi vai slikti, ka tā notiek? Es teiktu, ka labi. Kāpēc? Lai arī daudzi ieķiķinā un saka, tas samizinātīstās, bet es tā pie sevis domāju, vienu brīdi skatījos kā pieaugušā acīm, tad kā sevi 12 gadu vecumā. Sākšu ar to, kā pieaugušā acīm. No pieaugušā viedokļa, ka es kā mamma, ja mans bērns šunojas, man liekas, tas tik nenormāli forši, viņš kustās. Un tas nav viegli. Arī visādos pasākumos, kuras biju, pieaugušie, kas izmēģināja, viņi izskrienot kaut vai 5 šķēršļus, bija aizēlšanies. Bet šis vispār nav viegli. Ka tas ir fiziski grūti. Es piekrītu, tas arī laiks, tas ir fiziski. Es nezinu, kāpēc kādam liekas, ka tas varbūt nav grūti. Tiešām ir tu lec, tu sagrupējies, koncentrējies. Rēķini augstumus, distanci, pareizi. Jā, tas ir grūti. Un es apbrīnoju meitenes, kurš paši ir, 1,40 m, 1,50 m garas, spēja pārlikt 1,10 m, 1,20 m. Kā? Tiešām, jā? Nenormāli. Tas ir tik fiziski grūti. Tas nozīmē, tas bērns attīstās fiziski, viņš pavada laiku ārā, visbiežāk ārā. Viņam ir draugi, ar kuriem ir kopīgas intereses. Tātad viņi, un es arī pārceļot tās zināšanas uz jāšanu ar īstu zirgu, piemēram, tāpat iejādes schēmas. Atceros, ka sākumā pirmās reizes, kad tu paņem iejādes schēmu rokās, un tev uz laukumu tie paši burti, to pārnest zīmējumu dzīvē nemaz nav tik viegli saprast, no kuras burti tev vispār, kur ir jājai. Bet ja tas bērns ir iemācījies jau to darīt ar skrienam zirdziņu, viņš ir skrējis tās schēmas, viņš zina, kas ir volts, viņš zina, kā diagonāli, viņš saprot, kā vispār to uzlikt. Man liekas, tu uzsēdies uz zirga. Es šito vispār nekad nebūtu iedomājies, ka īstenībā tev sanāk, ka tu vari treneris īstenībā, tad, kad tev ir daudz bērnu treniņš,
nāk sacensības, tev jāiemāc laukuma sajūtu, tu var iedot bērniem skrienāt zirdziņus un trenēt laukuma sajūtu. Tieši. Un sanāk, ka, un nereti manā pieredze rāda, nu nejūt viņš to voltu diametru, nu nejūt. Un tu liec konus un vēl kaut, man tik dzēnu, un viņš nesaprot, kā to diagonāli iziet, vai ne? Jā, Un visu, un dzēnu. Un serpantīnu, par tiem mēs vispār nerunāsim. Jā, tā ir vēl cita vesela pasaule. Un tevi dzēnu. Paņemiet, kur jums ir variants, iedodam bērniem un dzēnam to bērnu, ne? Un zirgs tīmēr, ko dara? Atpūšās, vai ne? Jo vispār jau mēs ar pelnīšu atpūsties visu laiku, ne? Nu jā, un otrs no sava tā 12 gadnieku viedokļa, tad, kad es biju tajā sporta stālī, mēs bijām tāds meiteņtiņu bars, un draudzenīts, un 100 punkti es varu sadarēt, ja tad tas būtu bijis populāri, kaut kas tā, nu, točna mums visām būtu bijis katrai pa zirdziņam, un starp treniņiem, kamēr laukums ir brīvs, mēs noteikti pa turienu drasētu. Nu, es varu galvu likt ķīlā. Nu, ja pieaugušie, jo redz, man liekas jau, tas ļoti bieži ir par to, kas ir mūsu pieaugušo cilvēku galvās. Un ja mūsu sajūtā, ka tas ir kaut kas priekš maziem bērniem, nu tādam droši vien pirmsskolai, vai ne? Tas būtu tāds tipveids sajūta mūsējā par to, kas drīkst lietot šādu zirdziņu. Nu, ne jau, tāda 3. klases skolnieces skries ar šī tādu zirdziņu, vai ne? Bet tas mainās. Un, tas un tieši pāršarā lielāki bērni skrien tiem zirdziņiem. Tie maziņiem vēl ir, nu, viņi pišķiņ paskrien, nātu piekūst viņiem tas. Bet tā, ka jau apzināti trenējas, tie pārsvarā ir, jā, nu, tādi, nu, es teiktu, no 8, 9 līdz pat 15 gadiem. Pat vecāki. Jā. Brīnišķīga alternatīva telefonam, vai ne? Jā. Man liekas, tas tik superīgi tagad laikmetā, kad pāršā arī ne tikai sēž pie tā datora, bet arī komunicē pāršā tikai ar datoru vai telefonu. Man liekas, tas brīnišķīgi, ka var cilvēki, bērni dzīvajā satikties un ne tikai vienkārši sēdēt un pļāpāt, bet viņi arī kustās un trenējas. Un tas ir fiziski grūti un to vajag uztrenēt. Es redzu tikai iegūmus. Paldies, Laima. Šis bija skaisti, bet man tev man tāda labā ideja. Tu man prasīja, kas būs. Man tev 5 jautājumi, tev ir jāatbild ātri, nedomājot. Varēs? Mēģināšu. Cik zirgam astē astra? Neskaitām. Ļoti labi. Ar kuru acu zirgs labāk redzē, labo vai kreiso? Ar to, kur ir plasmas meisiņš. Kurā pusē? Brīnišķīgi. Zirgs, ērzels vai ķēve? Ērzels, laikam. Kāpēc? Ķēvis ir ļoti temperamenti. Kaut gan ērzeli arī. Es teiktu, kastrāts, ja būtu tāda opcija, jo leņķis ir kastrāts. Nu labi, ērzeli, ja tev ir ķērzels, viņš ir izkastrēt, pareizi? Jā. Jo ķēvis ir tā kā sievietes, viņas tāds, tikko viņai viss patīk, un pēc 5 minūtes jau pēkšņi viņa kliedz uz tevi. Nu, tā viņa dara gan, jā. Ruts vai bērs? Bērs. Kāds vietas zirgs? Lai tev labi klājās taviem brīnišķīgiem zirdziņiem, lai zirdziņi kļūst par visu Latvijas bērnu draugu, un arī mēs pieaugušie iemācāmies ieraudzīt to, ka īstenībā šī ir viena brīnišķīga lieta, nevis tikai tam, ka viņi fiziski ir lietām, tas arī brīnišķīgs stāsts, vai ne? Par kopā būšanu, par kopā darīšanu, par skriešanu, par iešanu, par lekšanu, par dzīves baudīšanu un priecēšanu. Liels tev paldies, Laima, ka tu dalījies šodien ar savu stāstu, lai tavam zīmolam iet labi, lai tev izdodās tas, ko tu esi iecerējis, un cik es zinu, tu esi iecerējis, ko tu esi izveidojis lapu, kur var cilvēku publicēt stāstu par izstāstu. Publicēt par sacensībām, jā, kur tas viss notiek. Kur tas notiek? Es esmu gatava to visu apkopot, lai zinām, vai ne? Jo sacensības taču notiek jau. Sacensības notiek, jā, bet viņas grūti atrast. Nu, jā. Tīpaši, ja tu neesi tajā visā tik ļoti iekšā, tad man liekas, ka vajag kaut kādu vienotu platformu, lai visi ne tikai tie, kas nopietni to dara un jau gadiem, piemēram, bet arī grib cilvēks, lai viņš ņem un brauc, tas taču tik forši ir. Un pie viena paraglamē arī savu jauno piedāvājumu par meistarklasēm, ka tur var aizbraukt uz vietas ar zirdziņiem, saviem ar šķēršļiem, un ko izdarīt? Un piedāvāt, jā, ka izmēģināt tiem, kas nezin, kas tas ir, un arī bērniem, kas zina, kas tas ir, bet pasākumos forši pajāt ar skrienu zirdziņiem un pavadīt laiku kopā. Arī pavisam lielos pasākumos? Arī lielos. Ļoti lielos, nu kur daudz cilvēku sanāk, ja tu zinās, ko darīt, daudz bērniem. Jā. Šis izklausās ļoti labi. Kas ir tas, ko tu novēli mums, Latvijas zirgiem un viņu, Latvijas zirgu cilvēkiem? Latvijas zirgu cilvēkiem.
es teiktu, ka ticēt, ka zirgi ir labi un viņi grib būt labi. Un ka viņi negrib būt slikti. Un ja viņi cilvēka prāti dara kaut ko ne tā, kā cilvēkam gribas, tad meklēt, kāpēc viņš tā dara. Nevis paļauties to, ka viņš ir vienkārši tāds ir. Zirgi grib būt labi. Zirgi grib būt labi. Zapājām man. Es gribu būt labi dienā, un es tāds esmu. Es iekšēji tā jūtos, un es esmu laimīgs par to, ka tu šodien atnāc. Es tev ļoti pateicīgs. Paldies tev liels, kur ir mans degums, ja tu zini, ja, ka zirgi priekšā īsti neredz, attiecīgi es tev nevaru nofokusēt, kur ir kas, tad es tev lokos un meklēju. Aplaus tev, un paldies, tiekamies mūsu nākamajā podkāstā jau pavisam drīz. Atā! Seko podkāstam Zirgs runā mūsu YouTube, Instagram un Facebook kanālos.